Un atgriežamies pie mūsu šīs dienas pēdējās tiešraides spēles starp Soflaju UD un Ultimēnieks no Ventspils. Ultimēnieks komandas sastāvs Sandis Ruiķis, numur 7. Edgars Būdiņš ar 8. numuru. Roberts Ansons, numur 9. Ēriks Šulcs ar 10. numuru. Roberts Dūdiņš, numur 11. Girds Zaķis ar 13. numuru. Helvis Jākapsons, numur 21. Un Matejs Vilciņš, numur 51. Soflaju UD šodien spēlē Renārs Černičenko, numur 4, Rihards Apsīts, numur 7, Kristaps Kārkliņš, numur 10, Arturs Ķemers, numur 15, Jānis Cīmurs, numur 16, Gins Mūcenieks, numur 18. Komanda sasveicināsies un izlozēs disku. Domājams, ka arī šeit mums gaida ļoti interesanti un saspringta cīņa, tāpat kā iepriekšējā spēlē. Pilnīgi tādas pašas likmes. Uzvarētāji spēlēs augstākajā grupā, bet zaudētājs savukārt zemākajā, 2. grupā. Tātad diski izlozē uzvar Soflaju UD komanda un izvēlas sākt ar aizsardzību. Tātad Ultimēnieks dosies uzbrukumā. Ultimēnieks izcīnīja 2. vietu 1. grupā. Iepriekšējā aplī spēt pārspēt vienīgi iepriekšējās spēles uzvarētājus Ogra Naitvačs. Savukārt Soflaju UD piedzīvoja tikai vienu zaudējumu arī iepriekšējās spēles komandai Daugavpils Universitātei. Kādas tavs prognozes par šo spēli, Arvīd? Manuprāt, šī spēle būs līdzīga iepriekšējai. Ļoti asa. Ar daudz atletiskām spēlēm. Un redzēsim. Ansons ar disku. Piespēlē Budiņam. Zaķis Zaķim. Atkal Ansons. Skatās, kam piespēlēt. Atkal Budiņš. Matīs Vilciņš saspēlē. Izskrienās Zaķis jau 3. reizi. Edgars Būdiņš. Roberts Ansons ar disku. Atkal Roberts Zaķis. Girds Zaķis. Edgars Būdiņš. Roberts Ansons ļoti ātri. Kustās Ultimēnieks. Roberts Ansons ar disku. Skatās, kam piespēlēt. Edgars Būdiņš. Un Girds Zaķis zonā atklāja rezultātu. Ļoti interesanta aizsardzība Soflaju UD. Komandas izpildījumā izvēlējušies sekt zonas aizsardzību, kas iespējams arī sagādā nelielas problēmas Ventspilniekiem. Ultimēnieks spēja atrast brīvos spēlētājus viņā ārā veiksmīgi, bet zonā ir viņiem Soflaju UD cilvēku pārsvars, kā rezultātā ir daudz grūtāk iedot šo svarīgo piespēli, lai gūtu punktu. Viens no komandas līderiem Edgars Būdiņš gatavs izpildīt pārmetienu. Un šis pārmetiens lido ārpus laukuma. Un spēle atsāksies no malas. Černičenko ar disku. Apsīts. Ķemers. Cīmurs. Salauž pusi Muceniekam. Apsīts 2. malā. Tālāk spriekš Černičenko. Ar skūberu piespēli salauž pusi Ķemeram, bet Ķemers nespēja tvert šo piespēli. Un iespēja Ventspilniekiem palielināt savu pārsvaru līdz 2 punktiem. Ar disku Edgars Būdiņš. Un piespēle Ruiķim, Sandim Ruiķim, bet viņš to nespēja tvert, jo veiksmīgi aizsardzībā spēlēja Gins Mūcenieks. Viņš tagad ar disku piespēlē Renāram Černičenko. Izskrienāja Jānis Cīmurs. Un blēd piespēli Ķemeram, un šoreiz viņš spēja to tvert. Ļoti skaista atletiska spēle Artura Ķemera izpildījumā. Un rezultāts ir izlīdzināts 1-1.
Ļoti veiksmīgs pārmetiens Soflajodē. Komandas izpildījumā Ansons ar disku. Būdiņš tālāk. Atrod pilnīgi brīvu Zaķi zonā. Un viegls punkts Ultimēnieks komandai. 2-1. Daudz veiksmīgāk un vieglāk gūt šis punkts nekā iepriekšējais. Praktiski bez pretestības pāris piespēles un pilnīgi brīvs Zaķis zonā. Un punkts. Skatīsimies, ko savā uzbrukumā parādījis rīdziniekis Soflajodē. Zaķis gatavs izbaudīt pārmetienu. Pārmetiens ļoti veiksmīgs, pašā stūrī planējošs. Tieši tāds, kā tam jābūt. Mucenieks ar disku. Ļoti labi mānās. Dziļi izklipieni. Sagādā grūtības aizsargam. Čereņčenko. Raida nesakmīgu piespēli un Šulcs lec augstāk par visiem un spēlē aizsardzībā. Zaķis ar disku. Atspēlē Vilciņam. Matīs Vilciņš atpakaļ ar disku. Ēriks Šulcs. Vilciņam pa līniju. Tālāk Zaķim. Un punkts. Rezultāts 3-1. Ventspils komandas labā. Roberts Dūriņš guva šo punktu. Renārs Čereņčenko kļūdas piespēlē un Ultimēnieks izmanto viņa kļūdu. Tiek pie 2. punkta. Ģirds Zaķis paliek laukumā, viņš izpilda pārmetienu. Jānis Cimurs ar disku. Atpakaļ Gintam Muceniekam, veiksmīgi nomaina malu. Piespēlē Čereņčenko. Ļoti cieši aizsardzībā Ansons spēlē. Renārs Čereņčenko ar disku. Skarās, kam piespēlēt. To piespēlē Muceniekam. Apsīts ar disku. Ļoti skaisti. Nesapratās Ultimēnieks aizsardzības spēlētāji. Un pēc neliela apgrieziena Rihards Apsīts izpilda 3. piespēli, kas ir sekmīga. Un rezultāts 3-2. 1 punkta pārsvars Ultimēnieks. Redzam, Soflajodē ir tikai viena maiņa. Turpretī Ultimēnieks maiņas spēlētāji ir veseli 3. Tad tā būs neliela priekšrocība spēles beigās. Soflaj komandai norādījums dod arī UD komandas spēlētājs Mārtiņš Taurins. Viņš arī teica komandas biedriem, lai nedaudz tā kā piebremzē. Neturpina tik ātru spēli. Jo viņi var tieši neizvilkt līdz galam. Redzam zonas aizsardzību Soflajodē izpildījumā. Zaķis ar disku. Nedaudz riskanta, bet veiksmīga piespēle. Kā rezultātā punkts. Punktu zonā gūst Stans Ruģis. Un rezultāts jau 4-2 Ultimēnieks komandas labā. Atjaunots 2 punktu pārsvars Ventspils komandai. Jā, jau pie diska pieskārās Jānis Cimurs, bet īpaši diska trajektoriju nemainīja, tādēļ Stans Ruģis spēja tvērt disku. Edgars Būdiņš izpilda pārmetienu. Tas ir neprecīzs, lido autā, un Rihards Apsīts ievadīs disku spēlē no brika atzīmes. Varam salīdzināt, šī spēle ir daudz mierīgāka nekā iepriekšējā. Jānis Cimurs ar disku. Piespēle Gintam Muceniekam. Un otrā piespēle Renāram Čereņčenko.
Viņš bija krietni garāks nekā Edgars Būdiņš un redzējāt uzlēc augstāk un spēja tvert disku. Rezultāts 4-3. Varbūt nedaudz novēlot piespēle, sekoja no Ginta Mucenieka. Ja aizsargs būtu bijis kaut nedaudz garāks, būtu nosits disku. Rihards Apsītis grasās izbaldīt pārmetienu. Var redzēt jau, nedaudz piekasuši Sofla UD spēlētāji. Pārmetiens sekmīgs. Pašā stūrī. Ģirds Zaķis ar disku. Skrās, kam piespēlēt. Piesvēl pa līniju Ansonam. To gatavs bija arī ķerst Helvis un viņš arī Ansons izpild piespēli. Viņam un punkts 5-3. Iespējams nedaudz pietrūkst emocijas abām šīm komandām. Kā redzējām iepriekšā spēlē, pa katru epizodi spēlētāji bija sajūsmā, ka tik veiksmīgi nospēlēts. Bet šeit nedaudz klusāk izstājas gan paši spēlētāji, gan arī tribīnas. Ģirds Zaķis gatavs izpildīt pārmetienu. Un pārmetiens ļoti labs. Tieši stūrī. Cīmurs ar disku. Piespēle Černičenko. Un skaisti piespēle Apsītim. Un rezultāts 5-4 jau atkal pārsvars samazināts līdz minimumam. Jāpieļauj, ka diezgan liels grūtības sagādās šis mājiņu iztrūkums Sofla UD komandai. Jo tiešām ir grūti spēlēt tik ilgstoši bez atpūtas. Iespējams būs jāņem minūtes pārtraukums pa vidu, vienkārši lai komanda atpūstos, neko īpaši daudz nepārspriežot, bet vairāk lai to taupa. Cīmurs pārmetienu izpilda nesekmīgi. Un Ansons dosies uz brika atzīmi. Ar viņu saspēlē ir Būdiņš. Būdiņš ar disku, atpakaļ Ansonam. Būdiņš atkal, šis spēlētājs saspēlēs divatā, un atrod Zaķi. Un ļoti augstu piespēlu. Un augstāk par visiem lēdz Būdiņš. Izstāst, ka disku jau bija tvēris. Skatāmies atkārtojumu. Jā, manuprāt, viņam disks bija rokās. Un kritienu brīdī bija tas kontakts, kā rezultātā viņš zaudēja šo disku. Būdiņš arī pats to norāda. Un izstāsta, ka spēlētāji diskutēja par to, vai bija tieši sots vai strip pārkāpums. Un vienojās, ka ir strip, kas nozīmē, ka Būdiņš jau bija tvēris šo disku. Un tikai viņam tika tas izsist no rokām šī soda rezultātā. Kas nozīmē, ka gūts ir punkts. Ja būtu ķēriena brīdī pirms disks tverts izdarīts sots, kā rezultātā Būdiņš nespētu tvert, tad būtu jāatsāk spēle no zonas sākuma līnijas. Pārmetienu izdarījis Ģirds Zaķis. Šodien ļoti labi spēlēja viņš. Bez kļūdām. Pagaidām šīs dienas līderis Ultimenieks. Renārs Černičenko ar disku piespēlē to Jānim Cīmuram. Atspēlē Rihardam Apsītim. Černičenko. Un trešā piespēle Cīmuram. Ļoti skaisti tvēr viņš disku. Aizsardzībā mēģināja spēlēt Sandis Ruiķis. Rezultāts 6-5. Ultimenieks jāgūst 1 punkts un viņi ies puslaikā. Diezgan noraizējies izskatās Mārtiņš Taurens.
Laikam nepatīk viņam, kā spēlē Soulfly UD. Bet, manuprāt, viņiem līdz šim veicies diezgan labi, jo rezultāts ir līdzīgs. Un rupas kļūdas nav pieļautas. Roberts Ansons ar disku, tālāk piespēl Būdiņam. Atrod Ģirds Zaķi pa līniju. Piespēl tālāk Būdiņam. Un nesekmīga piespēl Būdiņa izpildījumā. Matīs Uciņš jau skaistā lēcienā mēģināja to tvert. Bet mazliet tomēr pietrūka. Tikmēr Soulfly iespēja izlīdzināt rezultātu. Mucinieks ar disku. Piespēlot Cīmeram laukuma vidū. Atrod apsīti. Ķemers prasa disku aizmugurē, bet nesaņem. Cīmurs. Blēja piespēl zonā Muciniekam un punkts. Rezultāts izlīdzināts 6-6. Un nākamais punkts izšķirs to, kura komanda būs vadībā pēc puslaika pārtraukuma. Divi punkti pēc kārtas Soulfly UD. Un jau priecīgāks izskatās Mārtiņš Taurns. Soulfly UD paņem timeoutu, lai atpūtinātu spēlētājs pirms pēdējās aizsardzības šajā puslaikā. Atgriezīsimies pēc mirkļa. Esam atgriežies atpakaļ pēc šī minūtes pārtraukuma. Laukumā atgriežas arī spēlētāji. Pārmetienu gatavojas izpildīt Soulfly komandas spēlētājs treneris Šaredņčenko. Pats arī mājnieks no Ogres. Droši vien daudz līdzstēji viņam sabraukuši, pavērot tieši viņa spēli. Ģirds Zaķis ar disku. Atspēlē atpakaļ Sandim Ruķim. Būdiņš, Ruķim, atpakaļ Būdiņam. Dūdiņš otrā malā, atpakaļ Būdiņam. Ansons. Dūdiņš, Zaķis. Atpakaļ Ruķim. Būdiņš. Uz otru malu Ruķim, Ansons tālāk. Un šobrīd diskusijas par to, vai tika paspēts nofiksēts disks laukumā. Redzējām, ka pašā pirmajā brīdī viņam tas neizdevās. Noķēra otro piegājienu, bet diskutēts par to, vai viņš tā kā paspēja disku nofiksēt, esot laukumā. Spēlētāji nespēja vienoties par to, kā rezultātā disks atgriežas atpakaļ Roberta Ansona rokās. Roberts Ansons ar disku. Atrod Edgaru Būdiņu. Kā redzam, Soulfly izmanto zonas aizsardzību. Ar 2 spēlētājiem ārpus zonas un 3 spēlētājiem zonā. Un Dūdiņš neveiksmīgi tver disku un dod iespēju Soulfly pabeigt pirmo puslaiku esot vadībā. Mucinieks ar disku. Čereņčenko.
Ļoti asa pleita piespēle, mazliet par asu. Nevis mazliet, bet diezgan. Pat ne tuvu nebija Jānis Cimurs, lai tvērtu disku. Kļūda Renāram Černičenko. Roberts Anslāns ar disku. Pa līniju Robertam Budiņam. Skatās, kam piespēlēt. Piespēle Ansonam un vai sakos piespēlē Zaķim? Nē. Ļoti labi nosedza viņu mucenieks. Atspēle Sandim Ruķim. Un Sandis Ruķis pa līniju. Domāju, varēja ielikt iekšā zonā. Un te gūtas punkts. Roberts Budiņš. Un ultimēnieks komanda iet puslaika pārtraukumā. Rezultāts 7-6. Tiksimies pēc brīža. Atgriežamies atpakaļ tiešraidē starp Sofly UD un ultimēnieks komandām. Šī ir otrā vīriešu pārspēle. Lai noskaidrotu, kura komanda turpinās spēlēt pirmajā grupā un kura otrajā. Pirmais puslaiks bija ļoti interesants, rītēja punkts punktā un ar rezultātu 7-6 vadībā ir Ventspilnieki. Ļoti asa piespēle Apsīša izpildījumā. Un tas dod iespēju ultimēnieks komandai izvirzīties vadībā ar 2 punktu pārsvaru. Jā, kādas 5 sekundes Apsīts stāvēja bez maņkustības. Neizdarīja nekādas maņkustības un ļoti grūti viņam bija izmest piespēli. Beigās kļūdījās. Budiņš piespēlē Helvijam, Jākapsonam. Atpakaļ Edgaram Budiņam. Sandis Ruķis ar disku. Piespēlēš Ērikam Šulcam. Budiņš. Skatās, kam piespēlēt. Un kļūdās. Spēlētājs numur 11. Gins Mucenieks ar disku, piespēlē to Renāram Černičenko. Atspēlē Gintam Muceniekam. Rikards Apsīts ar disku.
Tālāk Cīmurs. Salauž pusi ķemeram un mazliet pietrūkst, lai viņš tvērtu šo piespēli. Disku gatavojas ņemt Edgars Būdiņš. Nevar atrast partneri, kam piespēlēt, atrod Ruiķi tieši pirms līnijas. Jākapsons ar disku. Šulcs pilnīgi brīvs, nesteidzās. Būdiņš. Šulcs laukuma vidū. Piespēlē Būdiņam. Ļoti daudz darba dara tieši šis spēlētājs. Regulāri viss tas spēle vada. Ruķis. Jākapsons paņem minūtes pārtraukumu, lai nedaudz piebremzētu, apspriestos. Varbūt ko pamainīt, kā vēl veiksmīgāk apspēlēt šādu zonas aizsardzību. Atgriezīsimies pēc neilga brītiņa. Esam atgriežies atpakaļ pēc minūtes pārtraukuma. Sants Ruķis ar disku atspēlē atpakaļ Edgaram Būdiņam. Ēriks Šulcs. Un tas kāds stots bija. Nelielas diskusijas par to, kas tikko notika. Šulcs uzskata, ka viņam ir iesists par roku, tā rezultātā viņš nebija spējīgs atdot piespēli. Sants Ruķis pilnīgi brīvs aizmugurē. Kauvis Jākapsons. Edgars Būdiņš. Meklē spēlētājs zonā. Jākapsons. Šulcs. Ļoti agresīvi spēlē. Abas komandas. Būdiņš atspēlē atpakaļ Ruķim. Jākapsons. Būdiņš jau pie pašas zonas līnijas. Šulcs atpakaļ Būdiņam. Jākapsons. Būdiņš. Būdiņš. Ruķim. Būdiņš. Un skaistā lēcienā ielikt zonā Ēriks Šulcs un gūst punktu. Ļoti ilgi vilkās šīs punkts. Rezultāts 8-6. Diezgan lēni notiek šī spēle. Paliek nedaudz neinteresanti skatīties. Nav atlētiska spēle. Abas komandas vienkārši negrib zaudēt savu uzbrukumus, cenšas spēlēt pacietīgi, spēlēt droši, lai tiktu gūts šis punkts. Jo sasteigt un aizmest vienkārši piespēles zonu jau viss māk, bet to izdarīt bez kļūdām jau ir daudz grūtāk. Černičenko ar disku. Ķemers. Diezgan nesaprotam bija šī piespēle zonā. Nezinu, viņš tiešām domāja, ka mucinieks spētu tādu tvert. Bet, kļūda.
Jācenš tagad izlabot aizsardzībā. Ansons ar disku. Atrod Zaķi laukuma vidū. Tālāk Vilciņam. Ansons. Būdiņš laukuma centrā. Matejs Vilciņš otrā malā. Zaķis pilnīgi brīvs. Piespēles priekš Būdiņam. Iegūstot pāris metrus. Vilciņš pie līnijas. Un ļoti veiksmīgi izspēlē Ansons ar Vilciņu. Pamatot piespēles priekš tā, lai var gūt punktu, tverot disku gaisā un ielacot zonā, gluži kā pirms tam to darīja Ēriks Šulcs. Rezultāts 6-9. Ģirds Zaķis gatavs izpildīt šo pārmetienu. Spēlētājs dala, kas ko seks. Un lūk arī pārmetienas Zaķa izpildījumā. Mucenieks ar disku atspēlē atpakaļ Apsītim. Čereņičenko ar disku. Apsīts. Sašits par savu spēlētāju izskrējieniem. Un veiksmīgi piespēle zonā Muceniekam. Ēriks Šulcs centās jau pārtvert šo piespēli, bet viņam tas neizdevās. Un mums ir tā sauktais Danis uz tablo 7-9. Jau trešo spēli šodien. Rezultāts 7-9. Sveiciens Dainim Teterim. Rihards Apsīts gatavs izpildīt pārmetienu. Atlicis, ko spēlēt 4 minūtes. Pārmetiens ir sekmīgs. Diezgan lēni pieskrien. Soflai spēlētāji. Nav izskrējienu. Sants Ruiķis. Tomēr atrod. Edgars Būdiņš Zaķis. Roberts Dūdiņš ar disku. Sants Ruiķis un Roberts Ansons. Ļoti skaista izspēle. Ultimenieks. Man ļoti patīk, kā spēlē Ventspils komanda tieši pret šo zonas aizsardzību. Viņi spēlē ļoti ātri frisbiju, ātrām mazām piespēlēm, bet to dara pacietīgi. Visu laiku neriskējot lieki, tirot disku gaisā, aktīvi mainot disku atrašanās vietu, bet nesasteidzot ar šīm pēdējām piespēlēm zonā, ko bieži vien dara komandas ar mazāku pieredzi. Zaķis izpild pārmetienu. Ļoti labs pārmetiens. Mucenieks ar disku. Ļoti agresīvi pret viņu Ēriks Šulcs. Mēģinot pārtvert šo piespēli. Iesita pa galvu. Ķemers ar disku. Apsīts. Mucenieks tālāk. Cīmurs laukuma malā. Apsītis. Un veiksmīgi piespēle zonā. Un Soflājs samazina rezultātu starpību līdz 2 punktiem. Disku zonā atvērt Kristaps Kārkliņš. Soflai paņem taimautu, jo ļoti piekusuši ar vienu maiņu spēlējot. Tā varētu būt. Atlicis, ko spēlēt 2 minūtes. Atgriezīsimies pēc brīža.
Atgriežamies atpakaļ spēlē pēc minūtes pārtraukuma. Uzbrukumā Ultimaniacs komanda. Edgars Būdiņš ar disku, tālāk jau Zaķis. Dzirdējām sirēnu, kas liecina par spēles laika beigām, kas nozīmē, ka tiks izspēlēts šis punkts. Un viens klāt. Vilciņš ar disku. Hansons. Būdiņš tālāk. Skūber piespēlē Zaķim. Būdiņš tālāk malā. Un Blēd piespēle zonā Vilciņam. 11-8. Ventspils komanda vadībā. Un spēle līdz 12 punktiem. Tikai viens punkts jāgūst Ventspilniekiem, lai izcīnītu uzvaru. Domāju, viņiem izdosies saglabāt vietu pirmajā divīzijā. Ģerds Zaķis izpilda pārmetienu. Tas ir sekmīgs. Renārs Šernčenko. Gins Mucenieks izskrējienā. Kārkliņam. Cīmurs. Skatās, kam piespēlēt. Un Ķemers. Piesvēl pa līniju. Helvijs Jakobsons. Nenosedz Ķemeru. Rezultāts 11-9. Kā zinām, spēle līdz 12 punktiem. Un, lai Sofla Jūdē izdotos uzvarēt šo spēli un izcīnīt vietu pirmajā grupā, viņiem ir jāspēlē aizsardzībā sekmīgi 3 reizes pēc kārtas. Kamēr Ultimaniacs uzdevums ir daudz vienkāršāks. Vienkārši jāgūst 1 punkts. Pārmetienis skārs jumta konstrukciju. Un Roberts Ansons dodās uz vietu, kur skāra šo konstrukciju. Tieši zemes stālažas. Zaķis laukam vidū pilnīgi brīvs. Būdiņš. Rūķis tālāk. Būdiņš. Gribēja iedot piespēles zonā, tomēr nē. Atrod brīvu Ansonu. Un piespēle Zaķim pa līniju. Un spēle noslēdz ar rezultātu 12-9. Un Ultimaniacs saglabā vietu augstākajā grupā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies jau 30. vai 31. janvārī nākamajā posmā. Visu labu!